Es Līvai saku, es nesaprotu, kā mēs esam nokļuvuši šajā situācijā ar šādu milzīgu apjomīgu pasākumu. Nu, labrīt! Labrīt no gaismas pils! Zin kā, viss ir vienkārši. Mums visiem dzīvē vajag vairāk gaismu. Un tāpēc mēs esam šeit šodien, lai to smeltos. Un man ir tas prieks uzņemt, tur, reku var redzēt, Līva rosās. Pamāja vloga sekotājiem. Čau vlogā, čau YouTube vlogā. Tā ir Gita. Gita arī te ir ar mani jau, jā. Paldies, Gita, ka tu varēji tik agri tikt. Un man darīt skaistu. Skaistā ku, teiksim tā. Šodien svētki mēs svinēsim to, ka svinēsim būšanu sievietei, svinēsim to, ka mums izdodās mainīt ieradumus, ka mums izdodās vērst mūsu dzīvi labāku. Un, jā, šodien es rīkoju svētkus, esmu aicinājusi savus sekotājus, tie, kas šodien tiek un vēlās. Gan limitētā skaitā, diemžēl, bet tā, lai tas būtu kvalitatīvi, forši un baudāmi. Un es ārkārtīgi priecājos, ka man šim pasākumam ir draugi, Veselības centra apvienība, un mēs varam to pacelt šādā skaistā pasākumā. Tā kā, jā, wow, es šodien vienkārši baudīšu, es mēģināšu izbaudīt to klātsamību, procesu. Es gribu parādīt, cik skaisti es šodien izskatos. Nu, kā jums liekas? Novērtējiet, lūdzu. Šāds ir mans šīs dienas svētks. Māmīt ar bišķi uzpucēsim. Tomēr šodien svētku diena, vai ne? Gita, kā tu jūties? Es jūtu labi. Katrīna Čupsaldi, ja? Tā, ko mēs te darām? Pasties, būs Veselības centra apvienība dzēriens. Un te ir Es esmu aktīva vesela mamma. Jo tādas jau mēs esam. Nu, Līviņ, tu esi tādu skaistumu uzbūrus. Nu, kā vispār tevī var būt tik daudz skaistuma? Protams, ir ēdiens labākais no Rīgas ēdieniem. Labākais ēdiens Rīgā. Paldies, dāmas! Ko man vienmēr stress vai pietiks ēdiens? Nu, pietiks. Šodien reiķinājums ar 20 personām, 30 personām ir ļoti ok. Jā, bet vēl bērni? Bērniem keksiņi. Nu, maziņi. Es šīs varu likt iekšā, ja? Tas ir mēcītājs. Cik garšīgi. Wow. Šitā vispār. Es nevaru man tikko uzkrāsu lūpas ar Dolce Gabbana lūpu krāsu. Tu vienkārši apkaps, galvenais papīrīt neapkaps. Jā, labi, paldies. Tiku pie savām brokastīm. Bet šī ir superīga plate. Pasties, te ir biespieniņš, oliņa vārīta, ne? Man tik žēl, ka Elizabete nevar šodien piedalīties. Viņa ir apslimusi, bet pasties viņai tas viss tik ļoti patiktu. Halo, sveiki, kā noskaņojums? Denis, gribu tev pateikt paldies, jā? Tā kā tev ir uzdevums jāizpilda šīs dienas. Šeit ir jāuzraksta tava šīs dienas vēstulīte sev. Un tas tev paliek par piemiņu, un tu pieliec tādu, jā? Jo tev viss izdod. Paldies. Kā tu visu paspēji izdarīt? Nu kā? Nu mēs taču paspējam visu. Kāda iet? Man iet liels, ka šodien noskrēju 12 kilometrus. Es biju sporta zāle, man bija rekordsvārī, un es redzu apmēram, kā es izskatīšos vasarā. Tu jau labi izskaties. Paldies. Klau, nu vai tu ar tik skaistu skatu vēl esi kādreiz nodevusi analīzi? Nē, pieņēmusi, jāsaka. Ko mēs šodien šeit varēsim darīt? Jā, paldies, Centrālā laboratorija. Es to saucu par pasākumu pēc 30, kad tu esi laimīgs, ka tu ir atnāks pasākumu un nodot analīzes.
ātri paskrēja, pulkstenis ir jau 2 pāri, tagad ātri viss jānovāc. Un, jā, es ceru, ka bija